3 bumbu spēļu futbola posms jau ir finiša taisnē. Šīs nedēļas pirmajā spēļu dienā noskaidrots komandu izvietojums no 9. līdz 15. vietai. Bez cīņas 15. vietu ieņēma Blāzmas komanda, kas vienkārši neieradās. Runā, ka saplīs autobusu vai visi degviela kombainā salieta, bet ticamākais tomēr, ka daļa puišu bija aizņemta citā pasākumā. Labākā šajā grupā izrādījās Tavernas komanda, un brīžiem bija pat jābrīnās, kāpēc šitie čaļi nespēlēja astotniekā. Savukārt iespaidīgs finišs sanāca Inkubātoru komandai. Pēc 2 neizšķirtiem graujoša uzvara 9-1. Komandas vārtu sargātājs Salvis atklāja, ka tas ir tikai sākums, un komanda tagad tā pa īstam atmodusies. Pabeidzāt ar dienas rekordu rezultatīvitātei. Kas pirms tam bija? Kas tas atvērāties beigās? Noticējāt sev? Nu jā, kaut kas tam līdzīgs. Nu, tur jau visu laiku tur sities, bet, kad iekrīt jau 2., 3., tad jau aiziet. Bet, saspringt pretnieku maleči. Man liekas, tā bišķi, ka negodīgas astotniekā neesat, ka jums tagad te jāsitās. Tā bija sāpe. To sāpe mēs pagājušajā nedēļā pārdzīvojām, un šodien nācām pēc 9. vietas. Tā īsti nesanāca, bet bez zaudējumiem šodien. Tagad mums ir katru gadu tā jākāpja pa bišķiem. Pagājušajā gadā bijām 4. grupā, šogad 3. Tad nākamgad mēs 8. būsim pilnīgi droši. Mums vajadzēs tam nešķitiem palikt uz tā 1-1-0, kāda bija 2-2-0-0, vajadzēs nešķitiem spiest varbūt. Bija 0-0-2-2, jā, bet tāda uzvara beigās. Tagad mums tāds pacēlums ir un uz basīt būsim gatavāk kā nekad. Visam jābaidās tagad. Jā, noteikti, pilnīgi noteikti. Mēs nākam. Baidieties, mēs arī nākam.